Tad, kad Latvija bija iestājusies tā saucamajā veidojumā ar nosaukumu Nord Pool, tā visa elektrības birža, tajā laikā mums nesolīja to, ka mums būs lētākās cenas, ka mums būs izdevīgākās cenas. Ko mums teica? Mums teica, ka mums būs objektīvākā cena. Tā lūk, šī objektīvā cena tikko šajā pašā Nord Pool biržā Latvijai bija paaugstinājusies par 84%, sasniedzot 124 eiro par megavatstundu. Pilnīgi pamatots, objektīvs, pareizs jautājums šajā brīdī ir, kāpēc? Kas mums tāds ir Latvijā noticis pēdējā laikā, ka tā cena tā paaugstinājusies? Vējš sapūta. Nezinu, tur varbūt kāds koks uzkrita uz mūsu hesu vai tecu. Oficiālais skaidrojums tāds, ka Nord Pool reģionā tur saules enerģijas izstrāde samazinājās par 22% un vēja, kas dīvaini, vēja izstrāde samazinājusies par 25%. Skaidrs ir, ka tie ventilatori elektrību neražo tad, kad ir bezvējš un tad, kad ir pārāk stiprs vējš, viņi arī tiek apturēti. It kā tajā skaidrojumā loģika rādās. Bet it kā Latvijas enerģētika nav tikai saules paneļi un vēja ģeneratori. Tad, kad sāk samazināties viss tā vēja un saules enerģija jautājums, kur ir mūsu hesi, kur ir mūsu teci? Jā, es saprotu, ka vasarā hesi izstrādā mazāk elektrības, jo ir mazāk ūdens. Un ar tecēm arī nav tik vienkārši, jo ir gāzes cena un ir viss tās CO2, un tas ir atsevišķs jautājums kvotas. Bet jautājums, kur tas viss ir, jo runa par ne jau par 5–10%, runa ir par 84%. Jo mēs taču gadiem simtus miljonus esam investējuši tajā saucamajā enerģētikas neatkarībā ar visiem tiem vēja ģeneratoriem un saules paneļiem. Un ko mēs dabūjam pretī? Cenas kāpumu par 84%. Tā lūk jautājums, cik viss tā Nord Pool elektrības biržas cena tiek veidota mūsu Latvijas interesēs vai citu interesēs?